Esi sveicināts ilgadnieks video, kurā mēs parunāsim par brīvo gribu, par likumiem, par fizisko smalko pasauli un zināšanu pasauli. Kā tev jau ir zināms, mēs izšķiram fizisko pasauli, smalko pasauli un arī zināšanu pasauli, jeb likumu pasauli. Kā mēs iepriekš esam runājuši, un tu jau zini, tad smalkā pasaule iedalās līmeņos – ētera, astrālais, mentālie līmeņi. Un katrs no šiem smalkās pasaules līmeņiem iedalās arī savos individuālajos apakšlīmeņos. Taču šodien mēs nedaudz vairāk pieskārsimies tieši šai pasaulei, kas ir zināšanu pasaule, jeb kona pasaule. Zināšanu pasaulē atrodas visas gaismas zināšanas. Tā ir pasaule, kurā atrodas arī zināšanas, arī pieredzes, kuras tu esi guvis savā dzīvē un arī iepriekšējās dzīvēs. Šo pasauli mēs varētu nosaukt, ka tā ir dievišķās informācijas telpa, jeb dievišķās informācijas pasaule, jeb dievišķo zināšanu pasaule. No šīs pasaules nāk arī zināšanas, kuras ir izklāstītas ilgadnieks grāmatās. Tāpat ir ļoti daudz rakstnieki, pravieši, kas sludina savas zināšanas, bet viņu zināšanas arī nāk no šīs pasaules. Visas šīs zināšanas un dievišķie likumi arī saucās kons. Krievu valodā mēs zinām, ka ir vārds zakon. Šis vārds tieši to arī nozīmē, ka likums stāv aiz kona. Tātad katras darbības, ko es daru, stāv aiz kona. Tātad mana rīcība ir aiz kona. Brīdī, kad mēs rīkojamies nesaskaņā ar dievišķajiem likumiem, jeb saskaņā ar likumiem, kas nav balstīti ar konu, jeb šo pasauli, zināšanu un likumu pasauli, tajā brīdī mēs uzņemam uz sevi karmu. Ja mūsu saprāts un dvēseles pieredze un zināšanas mūsu rīcību šodienā pauž nesaskaņā ar konu, tas nozīmē, ka smalkā pasaule, ja viss šis komplekss mūs ved pa ceļu dzīvē, lai mēs atgrieztos un atgriešanās brīdī mēs būtu izpratuši konu, jeb dievišķos likumus. Ļoti svarīgi mums uz zemes dzīvojot ir iemācīties dzīvot saskaņā ar dievišķajiem likumiem. Tajā pašā laikā katram no mums ir arī brīvā griba, kas nozīmē, ka mums nav jārīkojas saskaņā ar šiem likumiem. Taču tajā mirklī, kad mēs nerīkojamies saskaņā ar šiem likumiem, mēs uz sevi uzņemam karmu, mums nākas to atstrādāt, par to samaksāt, par savu rīcību tieši samaksāt. Un tādā veidā mūsu dvēselē nosēžās šo te likumu patiesā izpratne, un jebkurā gadījumā mēs pēc, teiksim tā, zemes skolas beigšanas būsim cilvēki, dvēseles būtnes, kuras dzīvo saskaņā ar konu, neskatoties to, ka mums ir brīvā griba. Manas pirmās grāmatas līdzautors Darislavs Starikovs, kurš Krievijā, Omskā, mācījās Asgardskaja učiļiše, jeb Dievu dārza skolā, man pastāstīja sekojošo. Agrākos laikos taisno tiesu sprieda tiesneši, kuri bija augsti attīstīti cilvēki, kuri bija tiešajā konekcijā ar kona pasauli. Tas nozīmē, ka viņi spēja redzēt notiesājamā, jeb apsūdzētā vainu, viņi redzēja, vai viņš tiešām ir vainīgs vai nav vainīgs, un ja viņš bija vainīgs, tad viņi viņam tiesu sprieda pēc tā,
kā to nosaka kons, ja, jeb dievišķie likumi. Tajā brīdī šis tiesnesis notiesāja, tā varētu teikt, notiesāja apsūdzēto ar pilnīgi kristāli taisnu tiesu. Tādā veidā tiesnesis uz sevi neuzņēma grēku jeb karmu. Savukārt mūsdienās liela daļa tiesneši, diemžēl, nav saskaņā ar konu un darbojās pēc cilvēku uzrakstītiem likumiem. Daudzi no šiem cilvēku rakstītajiem likumiem neatbilst kona pasaules likumiem. Līdz ar to tiesnesim, diemžēl, nākas paņemt uz sevi karmu, ja arī apsūdzētais tiek notiesāts nepatiesi. Lielākā daļa mūsu fiziskās pasaules likumi tieši balstās uz kona pasaules likumiem. Kona pasaules likumus mēs redzam jebkurā savā ikdienas dzīves situācijā. Mēs to redzam ģimenē un attiecībās, kuras stāsta par to, esi uzticīgs, tad arī tev viss ies no rokas. Tev dzīvē ies viss tikai izaugsmē, un Dievs tev dos. Tāpat mēs redzam to, ka mēs nedrīkstam zakt vai iekārot otra mantu vai kā savādāk. Jebkurā gadījumā, ja tu dzīvosi saskaņā ar konu, tev dzīvē viss būs labi un viss ies izaugsmē. Savukārt mūsu patreizējā galvenā tēma šajā brīdī ir tieši brīvās gribas likums. Un ko es gribu pastāstīt tev par brīvo gribu? Tad tu vari rīkoties kā vien vēlies, bet atceries, ja tas nebūs saskaņā ar konu, dzīve tevi vedīs pa papildu apļiem, līdz tu sapratīsi, kā tad patiesībā ir jārīkojās. Savukārt atceries to, ka mēs jau varam gribēt, ko vien mēs vien vēlamies, bet ir jāņem vērā būtiskais. Attiecībā uz brīvo gribu ir jāņem vērā arī tas, ka nepietiek tikai ar piepildītu vēlmi vai piepildītu sapni vai piepildītu gribu ar enerģiju, ja? Mums ir jāspēr soļi uz mūsu gribu. Tātad, piemēram, ja tu gribi kļūt bagāts, tev ir jāmācās, kā kļūt par bagātu. Bagātība nenokritīs tev no debesīm, tā vienkārši še rekur. Tev ir jāspēr soļi tajā virzienā, tā būs tava brīvā griba uz to virzienu. Viss šis ceļš tevi mācīs un vienā brīdī aizvedīs līdz bagātībai. Tieši tāpat par otro pusīti. Nepietiek ar to, ka mēs tikai sapņojam par otro pusīti vai mācamies, kā tad es izturēšos pret otru cilvēku. Ir jālec iekšā attiecībās, un attiecības tevi aizvedīs uz tavām sapņu attiecībām. Atceries, ceļš mūs māca. Tāpat ir jāsaprot tas, ka, ja tu gribi, lai tava sieva, tava draudzene pret tevi izturās kā pret karali, tad tev pret viņu sākotnēji ir jāizturās kā pret karalieni. Ja tu vēlies iegādāties automašīnu, tad nepietiek ar tikai gribu. Es gribu mašīnu. Tev ir jānopelna viņa, jāstrādā uz to. Tā ir tava brīvā griba, ka tu vienā dienā nopelni šo auto, nopērc viņu sev. Bet pats būtiskākais, ko es ar brīvo gribu vēlos pateikt šajā video, ka ja tu izvēlies ar brīvo gribu kļūt par ilggadnieku cilvēku, kas dzīvo ilgi, piepildīti, laimīgu, pozitīvu dzīvi, tad tev ir jāspēr soļi, lai kļūtu par ilggadnieku. Tev ir jāstrādā ar savām karmiskajām kapsulām, jāmaina sevī programmas, jākļūst par cilvēku ilggadnieku. Tādu, lai tev pašam ir prieks, gandarījums, kā saka, kaivs draivs dzīvot šajā ilggadnieka dzīvē. Tā kā atceramies ar to, ka brīvā griba uz mūsu planētas Zeme ir pieejama ikvienam, tāpat atceramies, kad par savu brīvo gribu, jebkurā gadījumā, ja viņa nebūs saskaņā ar konu, mums būs jāsamaksā ar savu karmu, un vienā brīdī tāpat mēs rīkosimies saskaņā ar konu. Un jāatcerās arī tas, ka ilggadībai brīvā griba
arī ir būtiska. Tas, ko tu izvēlies, to tu arī sasniegsi, bet sasniegsi tad, ja tu pats uz to strādāsi. Paldies!